Labdien! Labdien! Man lūdzu pusi Havajas, 4 ar siņķi un 1 pica ar kartupeļiem, bet lūdzu sīpols nelieciet iekšā. Kas tur tik smieklīgs? Nekas. Un to visu varētu piegādāt uz Raiņa ielu 11B, uz kādiem 7 vakarā. Tas būs puišiem vakariņas. Jā, 7 vakarā, jā. Es taču neko neesmu sajaucis. Nē. Labi ir, un uz vietas maksāsim. Jā. Un tas pits, tajā siltajā folijā varētu likt iekšā, jo uzreiz mēs arī viņus laikam neēdīsim. Jā, labi. Labi, liels paldies. Lūdzu. Da? Labdien. Labdien. Vai, es pilnīgi nevaru noticēt savām ausīm, ko es dzirdu. Vai tiešām Freibergs kundze? Guntis? Ne? Jā. Jā. Ko jūs darat sestdienas vakarā? Kurā laikā? Sestdien vakarā. Sestdien vakarā? Es nezinu pati, ko es darīšu. Vēl beigā braukšu vispār man lielā mazgāšana, būs leju mazgāšana un visu, ko vēl. Es mošu pie jums varēšu šaut atkal. Kas zvan man, lūdzu? Guntis? Guntis Klapers? Jā, taču... Man kakls sāp, es te bišķi, Saslimujies jūs, jā? Jā. Gunti, es nezinu, man ģimene mājas un visu. Varbūt jūs pie manis sestdien atbraukt varētu? Nē, paldies. Pagaidām tik aizņemta, baigi aizņemta. Tā varbūt uz nākošu sestdien, vai piekdien. Mēs pēc tam parunāsim, labi, vēlāk. Labi, es vēlāk pasakīšu. Labi. Halo? Labdien. Labdien. Esmu spiests paziņot, ka jums draugiem LV profils ir dzēsts. Kas? Draugiem LV profils jūs ir dzēsts. Kāds internets? Man internets vispār nav. Bet jūs jau esat tur iekšā. Kā tas tur var būt? Tur ir visi pats Zatlers ir. Kā tas var būt, ka es nekad internetā neesmu bijusi? Nav jāstāsta pasakas. Bet jūs bijāt, vairāk jūs neesat. Tad jums ir paveicies. Es neesmu bijis nekāda interneta, man mājas internets nav. Tas jau nav obligāti mājās jābūt. Tagad jūs vairs neesat. Labdien. Paldies. Да? Алло. Алло. Здравствуйте. Ку-ку, алло. Здравствуйте. Kas? Здравствуйте. Čau. Sveiki. Man tā patīk jūsu balss. Jā? Cik tieši? Un ko jūs gribat man teikt? Es jūs gribu paklausīties. Tik vien. Es domāju, kaut kāda ziņa būs vai kaut kas būs. Pagaidām man ar to tik pietiek. Tik vien. Jā. Vēlāk varbūt piestaigāšu pie jums, tā nevar. Varētu sarunāt kaut ko? Un ko vajadzēs tad no mums? No mums? No jums? Jā. Visu ko varētu sarunāt. Visu ko? Kas tas būtu, ko mēs te varētu sarunāt? Ko jūs vēlētos varētu sarunāt? Man tad īpaši vēlmi nav, es taču nesūdu. Jums nav īpaši zvanītu, ja man būtu kādas vēlmes, tad es jau uzreiz teiktu. Tāpēc jau es jums zvanu, ka man ir visādas apslēptas vēlmes. Jā, apslēptas? Jā. Varbūt mēs varētu piepildīt tās. Nē? Nezinu, kas tās pa vēlmēm būtu, es jau taču uzreiz nevaru zināt. Jūs neesat tādi, kas uzreiz atdodaties, jā? Nē. No sākuma jāpacenšas, jā? Jā. Labi, tad būs jāpievērš man uzmanību jums, jā? Noteikti. Jā. Labi, tas būs viss pagaidām. Pagaidām, jā, tad jau es piekāpšu pie jums, jā. Labi. Paldies. Jā. Aló. Sveiki. Tā, sveiki. Hercogs Jākaps? Nē, jūs nevarēs zvanīt. Nav Hercogs Jākaps vairāk kultīgā? Nē, protams, nekad nebija. Nebija? Nē. Kurš to rumbu raka? Nē. Tas ir Tomsoni mājas. Ko tad? Tomsoni mājas. Jums, tur kaimiņos arī neviens Jākaps nedzīvo? Jākaps? Nē. Hercogs? У нас же Jākaps никогда не жил никакой. Nē, mums nedzīvo tā. Nē. Nē, uz redzēšanu. Halo? Labdien.
Labdien. Man tā nērta. Es gribēju atzīties. Par ko? Nu, es tiešām paņēmu toreiz. Ko tad? Nu, no jums es paņēmu un neatdevu vairāk. Es nesaprotu, jūs esat nepareizi piezvanījis. Nē, jums. Es paņēmu toreiz pie durvīm stāvēju un es neatdevu vairāk. Un kas tas bija, ko jūs paņēmāt? Es ragaviņas paņēmu. Nē. Nebija? Bet tu pie jūs durvīm stāvēju ragaviņas, es paņēmu un... Bet jūs ziniet, kam jūs zvanat tagad? Nu jā, laikam. Ko lūdzu? Es netālu no jums dzīvoju, vienkārši, es negribu teikt, kas tas man, man nē. Bet es tās ragaviņas izsviedu ārā, bet, man tagad tāds sirdsapziņas pārmetu, man liekas, es iešu nopirkt jaunas aiznes, es jums sakal pie durvīm. Kāpēc jūs tā darīsiet? Jūs taču neziniet, kam vest? Nu kā, es zinu, kas jūs esat, vienkārši es negribu atklāt. Nē, tu pasakiet, kas es esmu? Ka jūs sev negribiet atklāt? Nu, tu kaimiņiem. Kur te jūs dzīvojat, ka tu kaimiņiem? Nu, ne tā, es negribu atklāt, man nē, tagad. Bet jūs neziniet, kur es dzīvoju. Nu, bet... Ļoti patīkam balss. Man nē, ir. Tas noteikti nebūs. Nebūs. Tas nepienāksies man tā atvainošanās. Domājat? Jā, jo man neviens ragaviņas nav paņēmis. Nu, es nezinu, varbūt kāds pie jums piegāja tas ragaviņas atstāja. Neviens nav sūdzējies? Nē. Bet jūs taču mani nepazīstiet. Nu, es paņēmu tās ragaviņas, viņas stāvēja pie jūsu durvīm. Nu. Bet kur tās manas durvis ir, tad pasakiet? Nu, pie jūsu mājas. Personīgās vai daudz dzīvokļi? Daudz dzīvokļi. Daudz dzīvokļi ir, bet kurā pilsētas malā? Varbūt, es nezinu, varbūt tās bija citām ragaviņas, bet pie jūsu mājas durvīm es paņēmu. Bet kurā pilsētas malā? Pilsētas malā? Jā. Nu, tālāk no centra. Celtniekos? Nu, jā. Es esmu celtniekos, bet man nekas nav paņēmis. Es nezinu, varbūt kādam kaimiņiem vai kaimiņam. Es vispār neko neesmu dzirdējis, un kad tas vispār notika? Nu, pagājušās nedēļas laikā. Nē, es neko nezinu. Man nekas nav pazudis. Es jums neko neesmu atņēmis, jā? Neko, pilnīgi neko. Man jums nebūtu jāatvainojas? Nebūtu. Aha. Bet atvainoties jau var vienmēr. Tad es ne tā uzplījos, jā? Nē, es nezinu, tāpēc es saku, man nekas nav paņēmis. Labi ir, ja kādam pazūdas ragaviņas, jā? Nu? Tad sakiet, kad valdes tik prapa atvainojas un mēģinās tad dabūt jaunas atpakaļ. Valdes, jā? Valdes, jā. Labi, ja es dzirdēšu. Tas sniegšas laukā neej daudz. Nu, labi. Labi. Labi, uz redzēšanos. Uz redzēšanos, paldies. Labdien. Kā jums patīk eglis, kā šogad bija izpušķot? Saldo? Jā. Ļoti skaista. Ļoti skaista? Jā. Un vai jūs atbalstat, ka strūklakai vajadzētu strādāt arī ziemā? Strūklakai? Jā. Nu, mēs ieliet antifrīzu un viņi arī strūklakas fuj pa ziemu strādāt. Tā ir, mēdz pilē jūs domājat? Nu jā, tur, kur nav augšpilē. Nē. Nē, jums negribētu? Bet, forši būtu, ja ziemā arī. Nu, bet... Antifrīz jau nesasalst. Visur apkārt sasalis slidens būs. Nu, antifrīz jau nesasalst. Mēs varētu noliet tur šeit sāli apkārt nokaisīt, tad tonu izbērt, tad viss ziem būtu normāli. Nu, bet saules bojā apaugs. Nu, mums jau tas bija viens vietas. Točnā. Nē, es nezinu, es domāju, ka nav obligāti. Nav obligāti. Jā. Un cik ilgi egli turēt? Vai jau vākt no Ziemassvētku garām? Es arī domāju, ka garām tad nevajag vairāk pēdējais 6. datums. Jā, tad jāvāc nost. Zvaigžņu dienu, jā. Labi ir, tas laikam bažas ir viss. Jā. Te no domas patraucē.